kur es biju 10 gadu vai kur tu biji 10 gadu atpakaļ, jā, kāpēc nevarēju šo iedot. Likās visu laiku, kad ir daudz visu laiku ir kārtībā viss, jā, un kaut kas nauda pietiek, tu var plānot, kā likās, man tā plānošana ir ok, liekas, vasarā tu var vairāk kaut ko atļauties, jo vasarā nav jāmaksā tik daudz komunālajā, jā, kaut kā tādu plāno to dzīvi, to gadu. Bet tad es sapratu, ka varētu kaut kā mētiecīgāk uz kaut kā virzīties un atrast kaut kādu pieeju. Pēc pusgada skatoties šo te kopainu, ir ļoti labi pārredzams, ir sasniegt daudz mērķu. Pusgada laikā gan ir mašīna nomainīta, gan vasarnīcā ir uzlabojumi veikti, ir sāks krāt ceļojumam un, principā, tagad pēc gada būs ceļojums jau ir, tam arī ir atrast līdzekļi. Par cik jums palielinājās tā neto vērtība tajos 6 mēnešos, ko jūs paskatījāties? 36%. Gaidu ar nepacietību gada beigas, lai redzētu atkal kopējo to neto vērtību. Tev liekas, vai finanšu sakārtošana ir atstājusi kaut kādu ietekmi arī uz jūsu attiecībām un kaut kādu savstarpējo komunikāciju vispārīgi vai baigi nē? Kopumā nav tādi lieki kaut kādas sarunas, no kurienes kad mēs samaksāsim, vai mēs to varam atļauties vai nevaram, bet mums taču tam ir nauda, tam ir nolikts, tam ir, un tas ir savstarpēji, protams, tas ir uzlabojies tā komunikācija. Tur varbūt tās tādas vērtīgākās lietas, ko tu varētu nodefinēt, ko jūs no šīs programmas ieguvāt. Kādā liekas? Es domāju, ka tas budžets tiek plānots ģimenē, tas, ja viņš pirms tam bija plānots tā, mēs tik ļoti varbūt nesalikām kopā tos finanses un tā skaidrību, kas notiek. Tāds miers arī par to rodās. Kas ir tie cilvēki, kam tu ieteiktu šo te programmu iziet, ja kāds skatās un par to šaubās vai nevar izlemt? Kā tev šķiet, kam tas varētu noderēt? Es teiktu visiem, ka, protams, katram cilvēkam jāsaprot, vai viņam to vajag, vai viņš to grib. Arī 20-gadīgam, ja man būtu 20 gadi un man ir pateikt, protams, kā es to pieņemtu. Ja es to pieņemtu, es domāju, ka tas būtu ļoti noderīgi un ar tādu tālāku redzējumu, kad finanses var sakārtot, var uzkrāt, tāpat es arī investēju, tagad es esmu sācis varbūt bišķiņ pat vairāk investēt, interesēties, jā, tā teikt, vairāk tā, bet zinot, tā vismaz kaut kāds pamatus sāk to darīt, tad noteikti tas uzlabo visu tālāko redzējumu un plānošanu. Gribās arī tagad to bērniem pastāstīt, arī, 6 gadu bērns, īsti jau viņš var tā, bet kaut ko tu sāc stāstīt, kaut ko tu sāc, kā vajag likt, kā vajag plānot, un tad, 6 gadi ir super vecums. Kaut kas aizķerās, kaut ko, protams, negrib ņemt. Tas ir jārēķinās, bet par to jāstāst ir jārunā, manā skatījumā ir, tagad tās zināšanas man ir.